Koncertā 12. jūnijā mēs dzirdēsim ļoti daudz mūsdienu dažādas elektroakustiskas kompozīcijas. Tajā piedalīsies 3 latviešu komponisti, no tiem būs 2 darbi būs pilnīgi jauni tapuši par godu šim pasākumam. Un jaundarbus mums šim gadījumam šoreiz ir sacerējušas latviešu komponists Santa Buša un Sabīna Ķēzbere. Mēs vēl dzirdēsim vēl vienu latviešu komponistu, kas ir Kristaps Petersons, un viņa sākotnējais duets priekš ķēlē un klavierēm tagad ir kļūst par trio, un arī iestver spēlē ar sikam instrumentus. Viņš ir iegūs jaunas krāsas un jaunas skaņas. Arī kļūst nedaudz naktsnīgāks, jo koncerta nosaukums ir Nakts sirdspuksti, un Kristapa Petersona skaņdarbs saucās Rīgas nakts. Koncertā dzirdēsiet Simonu Steina Andersena skaņdarbu, klavieriem un 2 asistentiem. Un koncertā man būs burvīgas asistentes, manas draudzenes, Elīna un Guna, kurām laikam šis koncerts arī būs tāds neaizmirstams piedzīvojums. Jā, neaizmirstams tādēļ, ka mēs darbosimies arī ar klavierēm, bet nevis uz klavieru taustiņiem, bet gan klavieru iekšā. Un to visu tajā laikā filmēs 4 video kameras, parādot visiem skatītājiem uz lielā ekrāna aizmugurē, uz 4 dažādiem ekrāniem, ko tieši mēs ar Elīnu daram, kā arī ko dara Agneses Egliņas pedāļi. Un to visu filmēs Roberts Rubīns. Roberts Rubīns šajā koncertā sadarbosies arī ar Santu Bušu, jo viņi kopā ir veidojuši skaņdarbu ļoti interesantu nosaukumu Absints. Vēl koncertā mēs dzirdēsim, kā katra no mums izpilda kaut ko solo. Manā izpildījumā dzirdēsiet Rolfa Vallina 3 skaņdarbus klavierē, Elīnas. Manā gadījumā jūs dzirdēsiet islandiešu komponista Askelma Sona skaņdarbu bungām solo. 13 bungām, daudz, jā, dažādi ritmi. Un manējā savukārt Kaijas Sāri Aho petalu, čelam un dzīvē elektronikai, kur man atbalstījis no elektronikas pults Armunds Šnē.